Ja trešo valstu pilsonis grib iegūt Latvijas pilsonību, tad viņam ir naturalizācijas kārtībā jānokārto 2 pārbaudes – latviešu valodas eksāmens un arī jāzina Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumi, valsts himnas teksts un vēsture. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, personu skaits, kas grib iegūt Latvijas pilsonību, patreiz ir samazinājies. Ja persona ir trešās valsts piederīgais un tātad vēlas iegūt Latvijas pilsonību, tad kā noteikums, ko paredz pilsonības likums, būs jāatsakās no savas valsts pilsonības. Ja cilvēks ir nolēmis iegūt Latvijas pilsonību, viņš dodas uz jebkuru pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu un iesniedz iesniegumu, ka vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā vai atzīšanas kārtībā. Un tad personai tiek izsniegts norīkojums uz pārbaudēm. Vispirms ir jākārto latviešu valodas prasmes pārbaude, un tad, kad tā ir veiksmīgi nokārtota, ir jākārto otra pārbaude – satversme, vēsture un himnas teksts. Ir personas, kas ir atbrīvotas no latviešu valodas prasmes pārbaudes, un tās ir personas, kas ir iegūšas latviešu valodā izglītību, personas, kas ir kārtojušas centralizētos eksāmenus pamatskolā, vidusskolā un ir iegūši vērtējumu A, B, C, D līmenī, un arī personas, kuras ir iegūšas valsts valodas prasmes apliecību pēc 2009. gada 1. septembra. Kas nemazāk svarīgi, lai iegūtu Latvijas pilsonību, personai ir jābūt nodzīvojušai Latvijā vismaz 5 gadus. Par pārbaudēm pašām jāmaksā nav, ir jāmaksā valsts nodeva par iesniegumu iesniegšanu, tātad par pilsonības iegūšanu. Ja persona nenokārto pārbaudi pirmajā reizē, tad vēl ir iespēja viena naturalizācijas iesnieguma ietvaros kārtot 2. un 3. reizi. Valodas prasmes pārbaudu pēc 3 mēnešiem, vēstures satversme himnu pēc mēneša. Pilsonības iegūšana ir nopietns pasākums, es domāju, gan arī kā pašiem darbiniekiem, kas pieņem šīs pārbaudes, arī gatavo šīs pārbaudes, gan arī pašiem pretendentiem. Cilvēki ir ļoti atvērti un, protams, jebkurš nāk ar vēlmi šo pārbaudu nokārtot ar 1. reizi. Ir bijis, ka cilvēki ir neapmierināti ar to, ka viņš nenokārto šo pārbaudi, bet pārbaudas komisija ir ļoti lojāla pret jebkuru pretendentu un vienmēr izskaidro visas kļūdas un neveiksmes, kas ir bijušas šajā reizē, lai nākot atkārtoti tādas vairāk nepieļautu. Bet cik grūtas ir šīs pārbaudes? Aleksejs Bogušs ir piedzimis Latvijā. Tagad man bija, piemēram, latviešu valoda, man nelikās, ka viņa bija baigi grūti kaut kā tā. Tur vēstuli varbūt uzrakstīt, daži jautājumi bija tā, nebija labi saprotam, bet, normāli. Ja cilvēks cenšas, viņš to panāks. Nino Jakobīdze pirms 10 gadiem atbrauca no Gruzijas. Tagad tas ir ļoti vienkārši, man liekas, ka tagad nav par ko žēloties un nav par ko uztraukties. Tas ir ļoti saprotams process, kurā var mierīgi piedalīties. Galvenais, lai ir vēlmes un interesi. Ir jāzina, kur tu dzīvo, kas par valsti, kas par tautu, ar kuru tu katru dienu satiecies. Un kad tu saproti viņu vēstuli, tad ir vieglāk viņus pašus saprast. Pats svarīgākais, manuprāt, būtu, lai cilvēki apzinās to, ka pārbaudes nav grūtas un nav sarežģītas. Tās ir pārvaramas jebkuram, kurš ir motivēts, vēlas iegūt Latvijas pilsonību, integrēties mūsu sabiedrībā un lietot valodu un pieņemt visus tās likumus un noteikumus.